Labvakar! Šodien esmu ielaidies atkal ezerā, bet šoreiz uz vakara copi. Parasti man šodien sanāk vai nu pa dienu, vai nu vienreiz bija uz rīta copi, bet ne ezerā. Tagad esmu atbraucis un pasēdēšu līdz vakaram. Pirmais uzdevums ar grūtībām izpildīts, mailes saķertas. Tagad došos, mēģināšu noķert kādu asaru. Un ja paveiksies, tad varbūt tikšu arī pie kāda zandarta. Te jau manīs. Braucu mēģināt. Tā saule, tā lietus, te rekur smuka varavīksne. Interesants laiciņš. Kaut kā šogad ezerā man neiet. Pagaidām noķēru tikai vienu asarīti, izmirku, un bija vēl viena tukšā cope. Braukšu kaut kur uz kanāla pusi un uz Daugavas pusi. Vakara cope mēģināšu tur. Neteikšu, ka šovakar ir dikti aktīva cope. Toties šodien ir viena no tām dienām, kad pilnīgi viss pinās, trūkst nost un cik sistēmas jau ir norautas. Bet, neskatoties uz to, esmu noķēris dažas šāda izmēra asarus. Ticis arī pie mēra zandarta un vēl bišķi līdz vakaram laiks ir, varbūt vēl kaut ko izdosies. Pie laivas aizgāja viens ļoti liels zandarts. Ne ļoti liels, bet labs. Lūk, tā man vakara copītai gāja. Nebija tā veiksmīgākā diena, viss gāja kaut kā ne tā kā vajag, bet tomēr pie loma tiku un mājās uztaisīju zandartu ļoti gardā veidā. Šo recepti iesaku visiem. Atā, līdz nākamajām copēm.